Khan akadēmija šodien vislabāk var tikt aprakstīta kā līdzeklis vai uzziņas avots. Ja tu tagad iesi uz Khan akadēmijas mājaslapu, tad tu tur ieraudzīs mācību video, interaktīvas uzdevumus un informācijas panelu priekš skolotājiem. Tātad to var izmantot skolotāji, lai palīdzētu saviem skolēniem, vai arī to var izmantot skolēni, kas mācās mājās un vēlas kaut ko iemācīties patstāvīgi, vai arī to var izmantot pieaugšie, kur vēlas pārstīt lietas, kas tiem varētu būt svarīgas brīdī, ko tie dara. Taču mēs vēlamies ļoti skaidri pateikt, ka mēs neuzlūkojam to kā gala produktu, kā to, par ko tas, mūsuprāt, varētu kļūt, vai par to, kādam būtu jābūt mācību procesam. Mēs domājam, ka šī ir tikai versija numur 1, un tā ir pagaidām tikai ļoti primitīva versija līdzeklim, kas beigās realizēs reālu un interaktīvu vīziju par izglītību. Otra lieta, ko mēs vēlamies uzsvērt, ir, ka mēs šo platformu neuzlūkojam kā vai nu ir vai nav piedāvājumu. Mēs to neuzlūkojam kā pretstats starp virtuālo un fizisko. Mēs to uzlūkojam kā virtuālā un fiziskā apvienojumu. Citiem vārdam sakot, kā mēs izmantojam virtuālās mācību vidas līdzekļus un resursus, kā mēs tos izmantojam, lai reāli stiprinātu fizisko mācību vidi, lai padarītu fizisko mācību vidi par vislabāko iespējamo pieredzi. Un šajā vīzijā par pilnīgu mācīšanās pieredzi mums ir pāris pamatfilozofijas. Pirmā filozofija ir meistarības iemācīšanās. Un es to ierakstīšu pēdiņās, jo meistarība nozīmē dažādas lietas dažādiem cilvēkiem. Priekš mums tā ir universāla ideja, ka skolēniem ir jābūt apgūšam konceptuāli izpratni par pamatidejām, pirms tie tiek iegrūst tālāk atvasinātās idejās vai tālākās idejās. Tātad, ja tu domā tagad par tradicionālu matemātikas apgūšanu, un mēs domājam, ka tas attiecas arī uz citiem priekšmetiem bez matemātikas, matemātiku tu tradicionāli apgūsti sākot ar aritmētiku, tad tu virzies uz algebru, un tad tu ej cauri trigonometrijai un ģeometrijai, un visbeidzot tu nonāc līdz matemātiskai analīzei. Kā mums šķiet, kas notiek ar daudziem skolēniem, tas ir tas, kādēļ tik daudziem skolēniem ir grūtības ar algebru un visbeidzot ar matemātisko analīzi, ir tas, ka viņi nav ieguvuši meistarību vienkāršākās pamatidejās. Mēs ticam, ka, ja skolēniem ir laiks uzbūvēt spēcīgus pamats aritmētikā, to starp eksponentos un citās tēmās, tad ap to laiku, kad viņi saskaras ar algebru, viņam par to būs daudz labāka izpratne un lielāks iespējas to saprast. Un ja studentiem ir konceptuāli un dziļa sapratne par algebru, tad matemātiskā analīze viņiem piešķirs daudz lielāku jēgu. Ja tu to dari otrādi, ja tikai grūti skolēns priekš tā, ka viņi turpina iet uz priekšu, saprotot tikai kāds 80 vai 90%, tad, lai tikai izdzīvot, viņi beigās iegūst pavisam virspusēju līmeņa izpratni. Skolēns sāk ar savu veidu paraugu palīdzību izkļūt cauri algebrai un matemātiskai analīzei. Tas ne tikai kaitē vēlākajos posmos, kad turpina to balstīties, bet tas arī padara par neiespējumu izmantot šīs zināšanas ikdienā. Mūsuprāt, ir daudz vērtīgāk dziļi izprast algebru un būt spējīgam redzēt pasauli algebriskā veidā, ne tikai iziet cauri algebrai un tikai kaut kā saprast matemātisko analīzi un nebūt spējīgam to nepielietot, ne īsti saprast. Un ir otra filozofija mums, un šī ir kaut kādā ziņā saistīta ar mācīšanos, kas ir sakņota meistarībā. Tu nevari apgūt meistarību bez savu veidu pašizvēlēta tempa. Ja mēs tiešām vēlamies, lai skolēni iegūtu meistarību zināšanās, mums ir tiešām jādod viņiem laiks un vieta iegūt meistarību attiecīgajās idejās. Ja kāds ir tās apgūst un gatavs doties tālāk, tad nepastāv nekāds iemesls, kādēļ mums vajadzētu grūst tālāk tos, kuri nav vēl tās apgūši. Mums ir jāļauj tiem strādāt saskaņā ar savu tempu. Otra nozīmīga lieta par mācīšanos pašžēlotā tempā ir tā, ka tā piešķir skolēnam kontroli, un tā ir ļoti, ļoti būtiska lieta. Iespējams, ka vissvarīgākā lieta, ko tu vari iemācīties, kamēr mācies skolēni, nevis kādu no šīm mācību vielām, izdomāt, kā atrisināt vienādojumu sistēmu vai izmantot integrāli, visbūtiskākā lieta ir iemācīties, kā mācīties, kā tu iegūst kontroli pār kaut ko, kā tu līdz zināmai pakāpei kļūst par paša virzītāju, kā tu pats nosaki savus mērķus, un tas var notikt tikai vidē, kur tu pats izvēlies savu tempu, kur kopā ar palīgiem, ar cilvēkiem, kas tev virza, tu var pateikt, skat, šis ir tas, ko es vēlos iemācīties, šis ir tas, kādā veidā es to vēlos iemācīties, šis ir tas, ko es darīšu, lai to sasniegtu, mans mērķis ir meistarība, mans mērķis nav tikai tikt cauri. Otra lieta, kam mēs ticam, un kur mēs esam sākuši kopā ar daudzām skolām, un kas ietver to, kā mēs izvēlamies savus rīkus un resursus, ir ideja, ka skolēni māca skolēns. Vai arī mēs to varam saukt par mācīšanos citam no cita, un cita mācīšanu, un no tā izriet vairāk ieguvumu.
Ja tev ir apkārt citi skolēni, kur varbūt ir tikuši mazliet tālāk uz priekšu un kur var pamācīt tevi, tad tev ir lielāka piekļuve cilvēkiem, kuri spēj tev palīdzēt. Un mēs domājam, ka skolēnam apmācīt citus ir tikpat vērtīgi, kā skolēnam būt apmācītam. Jo viena lieta ir izsnāt daudz uzdevumus un tradicionālā ceļā iet cauri mācību priekšmetiem, bet lai kļūtu par patiesu meistaru, un es domāju, ka daudz skolotāji šim piekritīs, tev ir tiešām jāmāca citi, tev ir tiešām jābūt spējīgam to izkost un izskaidrot un palīdzēt citiem cilvēkiem to apgūt. Un uz tā pamata uzbūvēs citas spējas, kuras ir vismaz tikpat svarīgas, tādas kā kontroli, empātiju, spēju ieklausīties otrā, spēju virzīt otru, neliekot otram justies iebiedētam vai nedrošam. Un visbeidzot, 4. mūsu paudošais princips ir ideja, ka skolēni, un tas ir pats pamats fiziskajai pieredzei, tad, kad skolēni ir kopā, viņiem vajag miedarboties. Tātad ir jābūt miedarbībai, un kad mēs runājam par miedarbību, mēs nerunājam par datoru miedarbību, mēs runājam par fizisku dzīvi miedarbību. Skolēniem vajag miedarboties ar cilvēkiem, viņiem jārunā ar cilvēkiem, viņiem ir jāsmaida, jāredz cilvēki, un tam jābūt balstījām uz izziņu vai pētniecību, izziņu un pētniecību. Un tā ir maģiska atslēga visam, kam mēs ticam. Tas ir tas, kādēļ mēs aktīvi eksperimentējam vasaras nometnēm, kas ir radīts, lai radītu šo pieredzi, jo mēs ticam, ka, lai skolēns patiesi apgūtu visas šīs lietas, un tas viss kopā ir īpaši saistīts ar meistarības ideju, viņam ir nepieciešams cīnīties ar idejām, viņam ir nepieciešams tās sataustīt. Piemēram, mums ir skolēni, kur dara lietas, kas netieši ir varbūtības teorijas mācīšana, bet viņi to neapzinās. Viņi tikai domā, ka viņi dara kādu simulāciju, viņi domā, ka viņi spēlē kādu veidu spēli, bet veicot šīs simulācijas šajās spēlēs vēlāk, kad viņi saskars ar formālākām akadēmiskajām idejām, kas ir balstītas uz varbūtības teoriju vai sagaidāmo vērtību, tad viņiem ir taustāma sapratne par to, viņiem ir intuitīva izpratne par to, un viņi arī saskat nozīmi to formālā izskaidrošanā. Cerams, ka šis sniedz galveno ietvaru tam, kas mēs esam. Šodien mēs esam līdzeklis un resurs, bet mērķis ir, un mēs gribam, lai cilvēki mūs izmanto jebkādā veidā, kādā viņi atrod pielietojumu. Tas var būt daļa no formālas mācību programmas, tas var būt kā papildinājums, tas var būt kā pārskats, bet mūsu patiesais mērķis ir, kā mēs varam uzlabot šo līdzekli, kā mēs varam uzlabot šo līdzekli tā, ka mēs patiesi varam sasniegt tās vērtības, kas padara izglītību par visaptvarošu pieredzi.